Visa Lējnieku saimniecība sastāv no ēku kompleksa, kas ir gan dzīvojamā māja, klēts, kūts, šķūnis jeb rija un pagrabs. Un ar to mēs varam lepoties, ka šeit ir īsts etnogrāfisko ēku komplekss, kuri nemaz tik daudz šajā pusē nav sastopami. Plūdoņa jubilejas gadā, 150 gadu jubilejā, tad arī atklājam ekspozīciju ar ļoti daudzām unikālām lietām, ka šī ēka ne tikai pati ir oriģināla, bet arī viss iekārtojums, kas tur ir iekšā, gan ar mantām, kas piederējušas plūdonim, gan ar lietām, kas bija raksturīgas pagājušā gadsimta sākumam. Un, manuprāt, tas varētu kalpot kā labs tāds mācību materiāls gan skolēniem, gan visiem citiem, kas grib izzināt to laiku. Un, protams, arī apmeklēt plūdoņa kapavietu, kur viņa zaķīšu pirtiņu, un saglabāt plūdoņa piemiņu tālāk un izmantot viņa atstāto garīgo mantojumu. Ir svarīgi saprast, tā kā tās pašas plūdoņa mantas nav ļoti daudz, tur ir dažas, bet viņas tiešām ir maz, jo tā situācija bija tāda, ka te nevarēja saglabāties, un arī padomu laiks, diedz vai bija tas periods, kad kaut kā tā īpaši par plūdoni kāds varētu rūpēties, un cieņa, gods un slavu visiem tiem, kas to plūdoņu muzeju izveidoja. Mājai bija izpēte, un tas, kādā krāsā katrā telpā sieni nokrāsot, atbilst tam, kas ir konstatēts šajā te izpētē. Tas nav, to arī ir grūti izgudrot. Man īpaši patīk grīdu tonis, jo kādas grīdas, kādā krāsā krāso grīdas. Padomju brūnajā, loģiski, vai ne? Tāds arī tur bija. Un tad, kad to grīdas dēli atrod, kurš nav pilnīgi nostaigāts, vai to vietiņu, kas ir tuvāk kailīstei, kur ir grūti nostaigāt un nobružāt visu, un tad mazliet pakasot, un tad konstatējot, ka zem tā ir nākošais, tas grīdas krāsas tonis ir šāds. Tā kā krāsojumi ir tādi, kādi šajās te telpās ir konstatēti. Šajā mājā nebija elektrība viņa dzīves laikā. Un tas, protams, ka liels izaicinājums, jo šodien cilvēki ir pieraduši, ka viss ir ļoti spilgti, koši un gaiši, un viņš visu var redzēt, bet elektriskās gaismas nav, tāpēc, ka plūdonim tāds nebija. Tas piedara pie sajūtas, lai dabūtu to īstumu, kā tad bija tad, kad šeit dzīvoja plūdons. Muzejs kā vieta, kur stāsta patiesību, saprātīgas lietas un arī saprātīgiem cilvēkiem. Tas, man liekas, ka ir tāds muzeja misija. Nezinu, man liekas, ka bērniem muzeja patīk, bērnus uz muzejiem veda, bet arī lieliem cilvēkiem tur ir ko redzēt un tur diezgan interesanti ir.